Cik naudas nepieciešams, lai uzsāktu treidot? Šis ir diezgan svarīgs jautājums, un bieži vien arī to patiesībā dzirdu. Man būs divas atbildes, no kurām viena būs, manuprāt, vienkāršāka, un otra nedaudz sarežģītāka. Nav vērts neko sarežģīt, un patiesībā es reti kad esmu dzirdējis tieši šādu atbildi uz jautājumu par to, cik tad naudas ir nepieciešams, lai uzsāktu treidot. Tieši tik, lai varētu veikt minimālo depozītu pie konkrētās brokeru kompānijas. Un minimālais depozīts pie tās brokeru kompānijas, kurā treidot tu, vai esi izvēlējies vai nolēmis treidot, var atšķirties no minimālā depozīta pie citas brokeru kompānijas. Un es šim punktam esmu pielicis 3 apakšpunktus. Ir svarīgi arī tas, kāds ir maksimālais kredītplecs pie šīs konkrētās brokeru kompānijas. Varbūt precīzāk gan būtu teikt pieejamais kredītplecs. Otrs apakšpunkts ir tas, uz kāda finanšu instrumenta plāno treidot. Jo atšķiras arī naudas summa, kur ir nepieciešama, lai varētu atvērt treidu uz konkrētā finanšu instrumenta. Un trešais apakšpunkts, lai nebūtu žēl zaudēt. Nesāc vienkārši ar tādu naudas summu, kuru nevēlies zaudēt. Es teiktu, ka ar 100 eiro visticamāk vajadzētu pietikt, lai atvērtu vismaz vienu treidu uz 0,01 lotas apjomu, ja maksimālais kredītplecs ir 1:30. Protams, būs arī brokeru kompānijas, kur minimālais depozīts var būt pat vairāk tūkstoši. Būs brokeru kompānijas, kas piedāvās sākt pat ar 10 eiro. Manuprāt, vajadzētu padomāt par to, vai uzsākt treidot ar lielu depozītu, jo lielākā daļa tāpat zaudē naudu treidojot. Iesākot ar lielāku depozītu, patiesībā riskē vienkārši vairāk zaudēt. Jā, protams, es saprotu money managements, tirdzniecības plāns un tā tālāk. Būsim reāli, tāpat arī ar money managementu un tirdzniecības plānu ir iespējams pieļaut kļūdas. Ir iespējams atvērt treidu ar tādu apjomu, kā nedrīkst atvērt pēc plāna, bet vienkārši to atver iepriekš esi zaudējis vai nopelnījis, tas ir emociju iespaidā, un tāpat var pazaudēt šo naudu. Nevajag dzīvot ilūzijās, bet realitātē. Un realitāte ir tāda, jo vairāk būs naudas uz trading konta, jo vairāk arī varēs zaudēt. Un otrais punkts. Ja ir izstrādāta trading sistēma, tad ir nepieciešams arī pielāgot tā saucamo money management šai te trading sistēmai. Un tur viens no veidiem, kā varētu uz šo te skatīties un kas ir svarīgi, tad atkarībā no tā, uz kādu finanšu instrumentu treido un kāds ir arī apjoms, kuru pēc šīs te sistēmas plānu atvērt, trading apjoms lotēs. Tad ir jāsaprot, cik tā tad ir viena punkta vērtība, kāds būs stop-loss naudas izteiksmē un negatīvās treidu sērijas, jeb drawdown procentuālā daļa pret konta kapitālu. Protams, to visu vajag izplānot, izdomāt, izveidot sākumā vispār sistēmu un tad sāk domāt par money managementu. Šeit es teiktu, ka visticamāk ir vajadzīga apmēram 500 eiro. Ja netreido, protams, uz centu konta, ja uz centu konta, tad šī naudas summa var būt arī daudz mazāka. Protams, ka ir iespējams izveidot arī tādu tirdzniecības sistēmu, kur, piemēram, arī treidos parastā, nevis uz centu konta, kur mazākais apjoms tātad ir 0,01 lota. Tas arī atkarīgs, protams, no finanšu instrumenta lielā mērā. Bet visticamāk, ka tas money managements būs tāds salīdzinoši agresīvāks vai riskantāks. Ja tev arī turpmāk patiktu sekot informācijai par tradingu latviešu valodā, tad uzspied like šim video un abonē Trader Klubs YouTube kanālu.